Iestājoties rudenim, aktualizējas jautājums par mūsu veselību, jo apkārt klīdīs dažādi vīrusi. Kā sevi pasargāt, to šorīt centīsimies noskaidrot pie SIA Kirka mārketinga vadītāja bezrecepšu medikamentiem Dina Jakuškas. Septolītu produktus aptiekās esam jau iepazinuši diezgan ilgu laiku, bet kas ir jauns parādījies tieši šajā sezonā? Mums tagad jaunums ir tieši saistībā ar šo sezonu jauns sīrups pret klepu, Herbions ar efejas ekstraktu. Viņš darbojās kā atkrēpojošs līdzeklis, tādējādi izvedot šīs vīrusus, mikrobus no kakla ārā. Tas ir tāda pirmā palīdzība, kad jūs jūtat, ka jums jau kairina šo kaklu, jūs sākat klepot. No sākuma viņš ir tādā sausa klepas veidā, un īstenībā tad arī ir laiks, kad jūs jūtat, ka jums ir tas kleps, sākt lietot arī šo Herbionu ar efejas ekstraktu, jo viņš tādējādi padara šo klepu tādu kā mitru, rodas gļotas kaklā, un tādējādi izvedās šie vīrusi un mikrobi ārā, jā, un palīdz izārstēties. Un, protams, un šo līdzekļu jūs lietojat kaut kur 3 dienas, un ja viņš beigās nepalīdz, tad jau ir laiks iet pie ārsta, jo tad varbūt kaut kas jau tāds nopietnāks. Vai šim medikamentam ir kādas blakus parādības vai kontraindikācijas? Šis ir augu valsts preparāts, un, protams, viņam attiecīgi tās blaknes ir mazāk. Ne jau velti šo preparātu var ieteikt arī bērniem no 2 gadu vecuma. Kā jau jebkuras zāles, viņas nedrīkst lietot nenormēti. Par atklapošanās medikamentu mēs jau parunājām, bet mums šeit ir brīnišķīgas krāsainas kastītes vēl. Kas ir to saturā? Te mums ir Septolītu plus aerosols, kurš jau ir jau Latvijā pieejams jau kādu gadu laiku. Un viņš ir ļoti efektīvs līdzeklis tieši, kad ir stipras sāpes kaklā. Un aerosols saturā īstenībā tieši tas pats, kas arī tabletēs, kuras jau mums jau ilgāku laiku ir Latvijā pieejams. Tur ir šīs divkāršā iedarbība, gan kas anestezē, gan kas iznīcina šos mikrobus, vīrusus un arī sēnīti, kas var radīt šīs sāpes. Būtībā aerosolam ir tāda priekšrocība, kad iepūšot aerosolu, šī aktīvā viela spēja nonākt tur, kur sūkājot tableti viņi nevar nonākt. Tas ir gan balsenē, gan arī aizdegunē, gan vidussaules dobumā. Meklējiet mūsu produktus visās Latvijas aptiekās, un ja sāp kakls, tad palīdzēs Septolītu plus, un ja ir klepus, tad Herbiona efejas sīrups.